Suda brez. Pamatīgi sūdi. Nu ir sataisīti sūdi, savārīti sūdi, pamatīgi tādi bez rūgtuma un brūni, ar riekstiem un kukurūzu, piečakarējuši arī savu mūzu, čipa fortūnu. Sataisīt sūdi, glauni un brūni, arī ir papīrs ar glauni brūnu svītru. Uz pieres melnais štampoks, uz ādas trešais sapoks. Kā tas viss notika? Klausies. Stāvam pie Maksimas ar savu klanu, kurš pīpē, kurš dzer fantu. Pienāk čuvaks, čipa tāds garš bija galvā, kepka mugursomu, izskatījās kā splinters ar melnās jostas danu. Prasa tas cīgas, eudai zakurit, mūsējie tādi, čipa pakurit. Visi uz dirsas, kas tā par valodu, eudus līdz pieņemam, ka mums vajag tulku. Nu tad vārds pa vārdam, skatāmies jau viens otru spārdam. Janka gatavs vārtās pa zemi, Džeks ar kepku špagatā tēlo glijami. Sākas baigais hājs, pipars jau zvana kentiem, Jurka pie durvīm sēž ņepoņatkā, deguns tek kā no krāna jūtas, kas aplēsta burka. Viens mūsējais Vitaliks jau zvana mentiem, vietējās glaunās babuļas, kas uz visu šito noskatījās vispār šokā. Bļau šito ar kepku jāliek čokā. Vitaliks ceļ augšā Jurku, Janka nāk pie bļeģi samaņas kamerās. Vispār visi šitie Džekičani izskatījās noteikti pēc ziedot kampaņas. Apsargs nesās ārā vispār kā brūislī. Aizvakar spēlējis lāzertagus, izrādās stāvējis iekšā aiz stūra. Džeks kepkā saka, viņam viss ir zaibis, un apsargs arī nebija nekāda lielā būda. Atbrauca menti, šņorē visu ciet, Janka ņem pēderi Jurka stāv. Džeks kepkā laisties grib, visus tagad būrī grib likt. Tā atbrauca izsauktie pacani, tā arī prom aizbrauca. Kaut kādas atrunas mīksta riepa un vēl tur kaut kas bija. Mūsu klanam piešūtas bumbas, Džekam kepkā izstieptas solas. Protokols ir gatavs, tāds krāsteins ar daudz vārdiem. Visi atcerēsies, kā gājis to dien. Morāle tāda, neesi labāk kā Džeks kepkā, savādāk var sanākt, redz kā.